augstskolu Jūrmalā. Vai izglītības ministrs, kas ir jūsu partijas biedrs, jau zina par jūsu plāniem dibināt augstskolu Jūrmalā? Ir runājis ar mūsu izglītības ministru, mūsu Saeimas deputāts, Jūrmalas pārstāvs Romualds Ražuks, kurš ļoti kvēli atbalsta šo ideju. Jo tie pētījumi, kas ir veikti par dažādiem balneoloģiskiem resursiem, minerālu ūdeņiem un tā tālāk, ir datēti ar 1960 un 70 kādiem gadiem, nekas svaigāks nav. Kā mēs varam attīstīt kurortoloģiju, ja mums nav... Pašvaldība finansē šo augstskolu? Nu, domāju, ka nē. Varbūt tā varētu būt kaut kāds, nezinu, Šveices institūta filiāli, nu, tas ir darbs. Ko jūs pasniegsiet šādā kurortoloģijas augstskolā? Masāžas, tur būs pētniecība par mūsu resursiem, ko mēs izmantosim turisma attīstībā, jo īpaši attīstīt, mēs uzskatām, ir svarīgi veselības turismu, veselības kurortus.